apskatīsim nedaudz specifiskāk tieši šo tēmu par nedaudz tātad augstākām vibrācijām, jeb saliktām enerģijām. Tātad tie, kas ir dzimuši no 23 līdz 31 datumam, ja? No 23 līdz 31 datumam. Tātad kāds tas ceļš jums pa dzīvi nedaudz citādāks izvēršas, un es to ideju, būtību, filozofiju mēģināšu aiznesti, lai varbūt kaut kur jums iekšā norazonē un kaut kāda arī atbilde uz kaut kādu jau jautājumu par dzīvi arī atnāk, un jūs vienkārši izprasat to, cik jūs esat unikāli, brīnišķīgi, un jau jūs priekšā gribas vienkārši pateikties par to, ka jūs esat uzņēmušies šo lomu un nest, un esat šajā situācijā. Vienkārši šobrīd ir svarīgi atcerēties, kur jūs esat un kāpēc jūs esat. Ja? Tātad, no 23 līdz 31 ir tā, redziet, te mēs saskaitām pamata enerģiju, kura jums parādās jūsu pirmajā virsotnē. Tas ir skaidrs, ka tā pirmā enerģija, kas jums caur jūsu pirmo virsotni, caur potenciālu sāks jau izpausties. Pieņemsim, 23 ir 2 plus 3 ir 5. Tātad piecinieks, ja, viņš tur līdīs ārā. Bet tāpat laikā jūs visus savstarpēji vieno 20. enerģija, tāpēc, kad ir 20 un plus vēl, pieņemsim, pie 23 ir 20 un 3-nieciņš, 20 un 4-nieciņš, 20 un 5-nieciņš, pie 30 sadalās 10-nieciņš un 20-nieciņš, pie 31 enerģijas 20-nieciņš un 11-nieciņš, bet var arī būt 20, 10 un 1. Tas ir bišķi citādāks stāsts. Par to drīzāk tad individuāli ar šiem 31 enerģijas pārstāvjiem mēs par to runājam, jo tā ir ļoti salikta, sarežģīta struktūra, enerģetiskā struktūra, bet ne jau tāpat vien, ja, kā saka, lai darītu lielas lietas, ja, bet visiem neatkarīgi. Tie, kas arī klausās, kas varbūt ir no 1 līdz 22 dzimuši, tas nenozīmē, ka jūs varat baigi atšķirties. Mums vienkārši izaugsmes, jeb attīstības izaugsmes ceļš ir citādāks. Kas ir dzimuši no 1 līdz 22 savā attīstībā iet tā kā no apakšas uz augšu, pa trepītēm, smuki, viens pakāpiens, otrs, trešais, un tā mēs lēnām ejam. Tie, kas ir piedzimuši no 23 līdz 31 savā attīstībā, iet citādāk. Viņu iešana uz augšu nozīmē nokāpšana lejā. No kurienes? Jūs esat piedzimuši šādā pozīcijā, ka jūs jau redzat visu. Jūs redzat plašāk, jūs redzat vairāk, jūs nojaušat to, bet kā bērni vēl nespējat varbūt to izskaidrot, ko jūs redzat, to globālo bildi, ja tā kā vertikālais stāvoklis būtībā jūs esat piedzimuši, bet jūs redzat tā kā no tribīnē, kas sēžot, un jūs redzat to visu. Tikai kamēr bērnam nav attīstījušās maņas, ka viņš spēj runāt, pilnvērtīgi salikt teikumus, izteikt to, ko viņš redz, viņš reaģē citādāk. Ja? Viņš reaģē caur skaņām, vai viņš raud, vai viņš bišķi trako, vai viņš kaut kā mēģina aiznest informāciju citādāk caur lietām, ko viņam tā kā priekš viņa vajag, bet īstenībā tā informācija ir aizskatrs, tur ir cita informācija apakšā. Ja? Tā kā kamēr neizaug liels un nesāk runāt, kaut kā apziņa nesāk slēgties kopā ar to, kas ir ar to patiesu informāciju, ko viņš vēlas aiznest. Ja, tā kā plašumu. Jūs redzat jau, ka tā nav tikai pilsēta. Aiz pilsētas ir kaut kur viņa arī beidzās. Jūs redzat, tur tā kā tāds horizontiņš, viņš kaut kas beidzās. Un aiz tā vēl sako vēl kaut kas nākošais. Jūs šeit sajūtat saules starus, siltumu, vēju, putnus. Jūs redzat no augšas, jā, tā kaut kādas tā kā skudriņas, mazas mašīnītes, tā kā pārvietojas kaut kas, bet jūs nedzirdat to troksni, to burzmu un tam līdzīgi. Bet kas notiek ar tiem, kas ir piedzimuši no 1 līdz 22? Mēs skatāmies citādāk, mēs redzam to, mēs skatāmies uz augšu, jā, tur kaut kas augšā ir, jā, interesanti, skats ir no turienes, kad uziet augšā, jā. Mēs esam apakšā šeit, kur ir satiksme, mēs dzirdam to satiksmi, iedomājieties, tā komunikācija kāda. Ja jūs esat savā augstajā vibrācijā, jūs stāvat savā augšiņā, tur pie malas, un tagad sakat tur lejā, hei, nu ko tu ņemies? Nu, vienkārši pieņem to dzīvi un situāciju, nu, necepies pa šo krustojumu, ka tu kaut kur te nevar aizbraukt. Pabrauc pa labi, tur uz priekšu, tur tev būs vieglāk. 2 varianti. Viens ir tas, ka jūs nedzirdēs pārāk augstu, nu, jūs vienkārši nedzird, te ir pārāk liels troksnis. Otrs ir tā, ka, ja arī pat tevi saredzēs, ko tu tur muldi?
ka tu vispār neko nesaproti. Tu neredzi, kā ar te ir problēma, tu neredzi, ko tu man te uzbāzies virsū. Nekas jau te nav. Kāds labais pagrieziens, kāds tu redzi, ka te ir problēma, ja? Kad ir šis horizontālais stāvoklis un kad redz tikai to, kas ir šeit, bet jums ir iedota dāvana, ka jūs redzat kopējo bildi. Kā tas ir komunikācijā, kā tas atspoguļojas komunikācijā? Ka jūs saprotat, pirmkārt, ka jūs nevarat iet virsū ar savu viedokli, ar savu redzējumu, kā jūs redzat, tā diezgan tieši uzspiest un drastiski, tāpēc, ka kāds tur pretī iespējams ir citu vibrāciju, kurš, nu viņam tas ir kā ķīniešu ābets, ko tu vispār tagad runā? Kas tas vispār ir, ja? Tāpēc jūsu uzdevums ir iemācīties nokāpt lejā pa vibrācijām, un viens tiltiņš, kas jau ir, tas ir šis, pieņemsim, tāpat 23. vibrācija, ja? Viņa nokāpt uz 5. vibrāciju, tāpēc, ka 2 plus 3 ir 5 pirmajā potenciāli, tātad jau matērijas pasaulē caur piecinieku, caur skolotāju, jūs varat uzrunāt caur šādu enerģiju, zinot viņu izpausmes enerģiju aprakstā, ja? Vai arī 20. enerģija, kas būs tuvāk tādiem gara pasaules enerģijām no 15 līdz 22, jūs varat runāt caur 20. enerģiju, un nākošais variants caur arī, pieņemsim, 23. enerģiju, caur 3. enerģiju, vēl tuvāk matērijas pasaulē, tad caur imperatoru sievišķo enerģiju, jūs varat aiznest informāciju. Nav vērti. Nav vērti nokāpt no saviem augstumiem, pareizi, tāpēc, ka liekas, no ko var ņemties, visi tik sarežģīti, visi kaut ko mēģina sarežģīt, visi taču tik vienkārši. Bet pašam nav vērti, ko es tur kāpšu lejā pie tiem kaut kādiem nejēgām, kas vēl neko nesajādz no dzīves, ja? Bet tas jūsu uzdevums, viens no dzīves ceļa, visa tās pieredzes, ko jūs kā dvēseli vēl nākat piedzīvot ar savu apakšējā virsotnītē ar savu jauno pieredzi, paralēli tam visam, jums ir iedots lifts, šīs te enerģijas, kā jūs varat pat repītēm pārlekt pāri par enerģijām, pa pasaulēm, matērija, dvēseli, gars, un nonākt šeit lejā, kaut kur, no kādā no ēkām, kaut kur atvērt durvis vaļā, pa trepītēm vai pa liftu nobrauciet, atvērt durvis vaļā, un šeit sākat runāt no šīs pozīcijas, sakiet, kas jums ir sakāms, sakiet, hei, es tev varu parādīt durvis, kur ir trepes, es tev parādīšu, kā var uzkāpt augšā, lai vismaz tu uzkāp bišķi augstāk un tu ieraudzītu par to krustoni, par kuru es runāju, kur tev jābrauc ir tālāk, kur tu vari nokt mierīgi mašīnu un aiziet, ko tev vajag izdarīt, ja? Pēc tam, ja tu būsi gatavs, es tev varu vēl vairāk pacelt uz augšu. Paskatīsimies, kā vēl citādāk viss izskatās. Tu esi redzējis vispār pilsētu no augšas, un jūs lēnām aiz sevis vēdat cilvēku stāviņu pa stāviņam, izskaidrojot katrā līmenī citādāk informāciju, to pašu, ko tu teici te no augšas, mēģināji, lai cilvēks saprot. Tu viņam mēģini aiznest jau pats tu eitanī izaugsmē tajā, ka tu iemācies vairākus variantus, kā var aiznest informāciju. Tā ir tava izaugsme, ka tu apgūsti, ka tu vari vienu tēmu 100 variantos izstāstīt, un tevi dzird piedāvām, un tevi ieklausās. Un tad tu vari parādīt, kopā nostāties, redzi, šeit jau spīd saule. Šeit tu redzi sauli, kamēr viņa iegriezīsies, kamēr tas saules stariņa aizies šī burzmā. Jūs paskatieties kopskatā lielajā. Šeit pieņemsim, ja, var redzēt, ka saulīte sāk aust, augšņi saņem visu, ja, bet apakšā, jūs redzat šeit apakšā bildi, paskatieties, tur saules stars aiziet, viņš vēl neaiziet. Tur vēl nav saulīte nespīd, bet tu jau mosties ar saules sejā. Ir atšķirība, kā tu jūties no rīta un kā jūtās tie, kas ir šeit apakšā, ja. Tas nav, teiksim, salīdzinājumā, tu esi krutāks vai mazāk krutāks, nē, tas ir atšķirība, lai tu saprastu, ka mēs katrs esam izvēlējušies savu ceļu, kā mēs šeit ienākam, ka mums katram ir savs ceļš, kā mēs tur nonākam, kā mēs filtrējam un uztveram informāciju un kā ikdienā komunikācija var vispār veidoties, lai mēs neapvainotu viens otru, bet lai mēs sadzirdētu un mēs sadarbotos. Un kā mēs palīdzam viens otram. Es tev palīdzu ar to, kad es saku, neko nesaprotu, pasaki citādāk. Tu man palīdzi ar to, ka tu man paved augšā un man paskaidro manā valodā. Es tev palīdzu ar to, ka es tev palīdzu apgūt prasmes un iemaņas, kā runāt manā valodā. Saprotiet atšķirību? Runājot par bērniem un arī paši, kas ir jau pieaugušie, var vienkārši to noteikti ir iespējams pat apstiprināt šīs te sajūtas, kā
jūsu bērnība nav bijusi, teiksim, tāda rožaina, patiesībā nevienam jau viņa nav bijusi, tā pavisam godīgi, ja? Bet tas, kad jautājums, cik ļoti jūs saprata jūsu vecāki, cik ļoti jūs uzdrošinājāties pateikt vecākiem, ko jūs jūtat, ko jūs redzat, jo daudziem, tā kā jūs visus vieno 20. enerģija, ja, 20. Jūs 20 enerģija ir saikne ar visu informatīvo lauku, tā ir arī spēcīga intuīcija, spēcīga ekstrasensorika, un būdami kā bērni, es teiktu, 100% kaut kādā brīdī, ja, protams, nav tā, ka ļoti ir aizvērts, tas ciet no pašām mazām dienām, ņemot vērā no vecākiem, ko mēs paņemam no 0 līdz 5 gadam, ko mēs tik ļoti viņu pārdzīvojam, viņu kaut kādas lietiņas pārņemam, un tam mums vienkārši aizslēdzās cirkanāliņš, ja? Bet cik es esmu runājusi arī no pieredzes, cik daudzi no jums ir apstiprinājuši, jā, es redzēju auriņas, es redzēju garus, es redzēju dzīvniekiem auriņas, un kas tik tur nebija? Katrs kaut ko ir ekstrasensorisku piedzīvojis kā bērns, tikai tas ir kaut kādā veidā aiztaisījies ciet, ja? Vai paredzējis, vai redzējis mirušos, vai dvēseles. Ir bijis, ja, tas, un tas vēl projām ir. Viņš tur ir jautājums, kā viņu tagad vērt vaļā, lai viņš arī kalpot jums ikdienā nevis kā traucēklis, bet kā instruments, ja, kā atbalstošais, kā tu, kur miedarbojas ar visu informatīvo lauku, lai viņš tev nenāk par apgrūtinājumu dzīvojot dualitātē šobrīd vēl, ja, bet lai viņš tevi kā palīgs. Un tev vajag diskusijas, ir nepieciešams satikties ar līdzīgajiem, kas to ir piedzīvojuši, kas jau iet šo ceļu, kas varās ver šos talantus atpakaļ vaļā, ja? Un savstarpēji diskutēt, kā jūs redzat, ka jūs ejat citādāku ceļu. Daudzi grib garīgumā arī aiziet šeit, jo interesē ezotērika. Protams, 20. enerģija kanāls ir vienkārši, protams, ka interesē šīs tēmas. Jautājums, vai jums tur ir jāsēž? Ja? Jautājums, vai jums šajās tēmās ir jāpaliek, vai arī jānokāp lejā kaut kādā materiālajā vidē un jārada šeit kaut kas interesants, jauns, bet savā vieglumā, tā kā jūs to redzat. Šeit parādiet, kā jūs redzat, un ieviesiet, tāpēc kā uzņēmumu jādibina, kā jāveido attiecības, kā jāražo kaut kas, kā jāveido, jārada kaut kas, ja? Uztaisiet, parādiet tādu, šo saucamā inovāciju, ka liekas, no kurienes kaut kas tāds, nonesiet no šīm savām augšņām šeit lejā. Pie pārējiem parādiet šo vieglo versiju, un tur sāksies pārmaiņas, pievilksies vēl nākošie, viņi iedvesmosies, redzēs, bet kādam jābūt pirmajam. Un tas liekas, ai, nu ko tad es tur? Mani tāpat sapratīs. Vai gribēja tikai saprast tās vides valodu, kādā tev runāt, tā nebūs tā augstā valoda, tādā, no kurienes tu šeit nāc, ja? Būs vienkārši citādāka pieeja, citādākas metodas, resursi, citādāks, ja? Nekā tur augšā. Bet kopistīgi caur šo, ka tu parādi šeit vienā stāvā, pēc tam tu pakāpies 5 stāvus augstāk, tur tagad arī parādi jau citādākā versijā, kā tur viss evolucionē un mainās. Un šito trepītas to gājienu līdz tam pašam debeskrāpja augšā, līdz jumtam, tev visu ceļu tu būsi uztaisījis tā, ka spēj saprast harmoniski tanī versijā to augsto informāciju, ko tu mēģini mums te nonest lejā, tu caur reāliem dzīves, gan materiāliem, gan reāliem piemēriem, kā tu to dari, kā tu to radīji un parādīji, cik tas ir viegli caur savu dzīves piemēru, ja? Plika runāšana, teorija, tas ir, ok, tā ir tāda balss kustināšana un skaņas virināšana kaut kā, ja? Bet reāls piemērs, tu caur savu dzīvi, caur savu attieksmi, caur savu balsi pasaki un parādi to, par ko tu runā. Ne tikai runā, bet tu arī dari. Ja? Un tas ir tas, kas iedvesmo pārējos tev sekot tavai gaismai, un kas ies pa tām trepītēm par to kāpņu telpu ies tev līdzi, tāpēc, ka tu reāli vienkārši parādi. Tu tik pliki nerunā, ja? Vai nenosodi pārējo pasauli. Kādi jūs visi vispār muļķi esat? Ko jūs paskatieties, ko jūs esat sadarījuši? Jūs planētu nemīlat, jūs tur to un šito. Ir forši sēdēt augšā un vienkārši bļaut, ja? Bet nokāp lejā un pasaki tanī valodā, lai viņi saprastu, ja? Jo tev ir iedots resurss. Nevelti tu esi atnācis augstās vibrācijās šeit, un tā tava dvēsele ir to izvēlēsies. Tā ir tava brīva izvēle, tevi neviens te nestūma. Tu esi parakstījusi to sadarbības līgumu ar visumu, ka tu būsi tas, kas šeit to nesīs un darīs, un iemantosi paralēli jau jauno pieredzi, kā ir būt, iet uz leju savā attīstībā, fiziski kāpjot lejā, bet garīgi kāpjot augšā.
Iedomājies, nu fantastiski. Tā kā šī ir tā atšķirība, un bišķi vēl piemetināšu, kā atšķirt momentu, ko tie cipariņi vēl blakus, pieņemsim, 23, 4, 5, 6, ko viņi vēl jums nes līdzi un tā kā pačukst priekšā. Un sekojoši tātad 23. enerģijā bonusā vēl nāk moments tas trīnieciņš, 20 un 3, un trīnieciņš nes to, ka šeit būs lielāka pieredze tieši ar māti. Ļoti svarīgi, bērns ir atnācis priekš savas mātes, un tieši komunikācija ar mammu, attiecību sakārtošana varētu arī būt arī ome, tāpēc, ka tas ir sievietes imperators pa sieviešu līniju. Pirmā būs mamma. Pilnīgi noteikti. Sakārtosiet attiecības ar savu mammu, jums pavērsies vēl brīvāks ceļš, brīvāka komunikācija vispār ar sievietēm, arī tā kā no sava augstākā plauktiņa, ja, runāt, un lai viņas sadzirdētu, bet ir jāatrisina lietas saistības ar mammu, lai būtu, citādāks tā komunikācija, tā sadarbība, tā mīlestība, tā paļāvība, ka sievietes kā spēks no ģimenes iet, kā spēks, kā sadarbotās, kā vienotās, ja. Tātad šeit bērniņš jau ir atnesis ar mamīti, kad būs arī paralēli darbs ar sakārtot attiecības ar mammu, ja. Lai vienkārši jūs saprotiet. Ja mamīte vairs nav, tad nekas, vismaz sirdī palaidiet kaut ko vaļā un parunājiet ar viņas dvēselīti no attāluma pateicībā par to, kā ir bijis, tā ir bijis, mēs vecākus nevainojam, kādi viņi ir mums bijuši pateicībā par to, un ejam tālāk, jo mēs esam šeit ienākuši šī vidē, pateicoties mūsu vecākiem, kā viņi mācīja, tā viņi audzināja, un atcerieties, ka viņiem arī aiz viņiem bija arī viņu pieredze, kā viņu vecāki viņus audzināja, un mēs nevaram pārmest, viņš man bija tāds dusmīgs, viņa mani nesaprata, bet vai viņai arī mammai, pieņemsim, bija saruna ar savu mammu, kas ir mūsu vecmāmas, bija, nu ja nebija, tad ko mēs varam prasīt, kad kā viņa mācīja, tā viņa darīja, un ja tie aizvainojumi tur kaut kādi iekšā, vēl kaut kas, nu kā mēs varam pieprasīt, ja? Ja tas nav, nu bija tā, pieņemam to, nu viss, bet mēs esam šeit, lai mums ir spēks iedos, lai mēs šeit ietu un nestu šīs izmaiņas. Un neskaties pasē, kāds tev šodien ir datums vai dzimšanas gads, absolūti tas neinteresē nevienam, tāpēc, ka dvēselē nav tāda konkrēta kaut kāda vecuma, kad viņi kaut ko nevarētu darīt. Tu vari šodien, tu esi pamodusies šodien, tu vari sākt savu jauno versiju, pamazītiņam, pa mazam gabaliņam, ja? Bet pamēģini savām potenciālām tuvoties tuvāk, ja? Tās trīsas, ko tu sajutīsi, kā tavu dvēsele un iekšā viss trīc no tās, no vienas puses bailēm, jā, tāpēc, ka tas ir kaut kāds nezināmais, bet no otras puses tu vienkārši atgūsti atmiņu. Tu vienkārši sāc atcerēties, kas tu esi, kāpēc tu šeit esi atnākusi. Tikko tu saņemsi pirmos impulsus par šo atmiņu, tev aizies tālāk, kā solis pēc solim, tev aizies nākošie, ja, momenti. Tā kā šo vienkārši pajūti, kā ir bijis pa dzīvi, vispār komunikācija ar māti, vienalga vai vīrietis vai sievieti, tu esi, ja, tad paskaties tieši, un vispār arī komunikācija ar sievietēm kā tādām, ja, jo, ja viņi ir raita, visu forši, tad noteikti arī ar māmu arī viss būs kārtībā, ja ar māmu kaut kas nav kaut kāda komunikācija kaut kur, nu, tad pētam, skatāmies. Tālāk, četrnieciņš, 24. Tad, ja, tas būs ar tēti, tu esi atnācis priekš tēta, ar tēti, lai kārtīgi attiecības sakārtotu un vispār ar vīriešiem pēc tam arī, ja, četrnieks imperators, tātad šis ir bērns priekš tēta, vai arī tēta ietekme būs liela arī uz šī bērna izaugsmi, vai, atceries sevi bērnībā, un tiekami bērni ar šādiem datumiņiem jūs varat pavērot, ja, kur būs jāpievērš uzmanība. Tikai tas ir tāds maziņš ieskici bērniem vispār mēs skatāmies matricu no citas puses, ja, tas ir tikai tās, lai tev varbūt ir kāds jautājums par to, kāpēc tā, tad šeit ir tas, kāpēc jūs atnāc. Un vēl pirmkārt, citādākā veidā aiziet līdz tēvam, nevis no šitiem saviem augstumiem, bļaut un teikt, klausies, bet nokāpt lejā un tēva valodā pateikt viņam tas, kas tev ir sakāms. Ja? Fantastiski. Tālāk piecinieciņi atnākoši pieslēgties, ir atnācis ar pieslēgumu dzimtai, tas nozīmē, ka komunikācija vispār ar radiem, ar dzimtas pārstāvjiem tieši, ja, kad ir šī spēcīga saite, vispār aiznes kaut kādu dzimtas atmiņu ar kaut kādām tradīcijām vai noturēt, vispār ļoti interesanti, jo tāda kombinācija 20 un 5 kopā, paskatieties, tas ir, tad 20 pats ir par sevi dzimtas dziedinātājs jau, ja, un 5. Vēl plus vēl saikne, komunikācija ar dzimtu, tradīcijas, kaut kādas arī tās
Nu, ģimenes un vispār ģimenes ideja kā tāda ir svarīga. Piecinieks nes to, lai sakopotu ģimeni kopā, lai būtu šīs te ģimenes saknes, vērtība, cieņa, ja to nes piecinieciņš līdzi. 26, tātad mīlestības bērniņš atnācis ir, bet ar augstām vibrācijām, ko viņš atšķirsies no sešnieka vienkārši, ja, no 26 ar augstām vibrācijām, bet arī jāiemācās, kā to mīlestību aiznest no šīs savas augšas, ja, šeit, lai sadzirdētu. Tā kā tēti, skaties, kā tu vari izteikties un kā tu vari izrādīt mīlestību. Tas nav tikai vārdi, tie arī darbi, tās arī kaut kādas citādākas metodes, kā varianti, kā tu aiznes mīlestību, bez nosacījuma mīlestību, ka tu neprasi atpakaļ. Bet, acīm redzot, tas ir ideja ienācis ar tādu spēku, tāpēc, ka ģimenē visdrīzāk nevaldīja mīlestība. Vai arī tur iepriekšējais 25, ka ģimenē nebija ģimenes kodols kā tāds, jā, savāks, tāpēc tu ienāci, lai viņu palīdzētu radīt, izveidot. Un šeit atkal, lai pie mīlestības, tad, lai palīdzētu ienest mīlestību, lai beidzot cilvēks sāk apskauties savā starpā, pateikt, es tevi mīlu, nu, un starot ārā to mīlestību, caur pieņemšanu, kad es pieņemu, ka tu esi tāds, kāds tu esi, un forši, ka tu esi tāds savā izpausmē, kāds tu esi, es tev pieņemu, ja nevērtēt pēc ārējā izskata, bet ieraudzīt dvēseles dziļumu. 27. tā septītnieks tātad atnācis ar mērķtiecību, tādu tā kā ar vēlmi, ne, bet ar tādu, jā, vajadzību iet, attīstīt, veikt, realizēt ar drosmi pastiprinātu, ar uzvaras sajūtu, jā, tā kā uzvara, jā, kad es būšu arī kā, nu, kad man izdosies, man sanāks, tā kā šis viss tā mērķtiecība, skaidrs ceļš, kad ir redzams, jā, kaut cik ar to tu atnāci savā ģimenē parādīt, ka vajag sastrukturizēt varbūt kaut ko pat, vai arī vienkārši ticēt savam spēkam, kad ir jāiet un jādara, sēdēt, muļāties un vienkārši gaidīt, ka nokritīs no debesīm nebūs. Jāiet, jādara, un caur savu rīcību mēs iemantosim pieredzi, un tāpēc 27 ir kā pieredzes nesējs, 29, ja, 9. enerģija, kad viņš parāda pēc tam, jūs redzat pieredzi, kur no turienes arī viedums nāk no pieredzes mūsu, ja, tā kā nemitīgā, tā kā kustībā nesēdiet, varbūt viņš ienāca tādā ģimenē, kur vienkārši viss ir sastagnējis, ja, un viņš vienkārši atnāca kā tāds šūmītis, kas iestūst, aiziet tālāk, mērķis nākamais, ejam, mums izdosies, aiziet tālāk, ja. 28, tātad astotnieciņš atnāca kā balans savai ģimenei, kā miera nesējs, kā harmonijas ieviesējs, kā īpaši emocijās, nu, izharmonizējot, līdzsvarojot šīs emocijas, kā viņš pārvalda savas emocijas, ka viņš saprot, kā viņš, ja, jo, teiksim, brēkt te no augšas, nu neies krastā, nu nedzirdēs tevi, ja, bet kā tu vari sarunāt diplomātiju, cieņa kaut kāda, kā tu vari aiznest informāciju jau no saviem augstumiem atkal šeit, lai šeit tevi sadzird, ja, arī tas, nu, var sakot, cēlons saku likumsakarība, ka tu saproti, ka tāda, priekš kam jāvērtē, priekš kam jāzākā viens otru, bet ka tu cieņu iemantot ar to, ka tu saproti un pieņem to otru līdzīgi kā sešniekāts ar mīlestību, tikai šeit vairāk tas cēlons saku likumsakarības likums iznāk ārā, ja, ka tu vienkārši saproti, kā strādā bumerangs. Nu, un galvenais tas miers, balans, līdzsvars. Līdzsvars it visā, finansēs, attiecībās, veselībā, līdzsvars, ja? Viņš nāk parādīt, ko var šūpoties augšā lejā, vai šitā te. Nostājieties taču beidzot un izbaudiet līdzsvaru, ja? Viņš nāk ģimenē vēstīt. Tālāk, 29, izzināšana, iedziļināšanās, nevis virspusē informāciju grābti, viss kaut kur, nu jā, kaut kas ziņās pateicu, mēs sākam ticēt, nē, iedziļinies, ieraugi aizskadru, papēti dziļāk, pieņemsim sevi, ja? Viņš nes viedumu, viedā enerģiju, ja? Atnāk, lai ģimenē, teiksim, lai viņi nofokusējas un vēlas izzināt un ieskatīties dziļāk. Ja? Drosmi dalīties, drosmi iziet un dalīties ar saviem talantiem, savu māku, drosmi iziet ārā no alas. Ja? Devītnieks iet ārā no alas un viņš dalās. Viņš beidzot sevi parāda cilvēkiem. Varbūt tas ienāca ģimenē, tāpēc, ka cilvēki slēpj sevi. Nu, ka viņi, nē, mums ir tik mūsu kodoliņš, mēs tur sēdēsim, mēs nevienam nerādīsimies. Ja? Kad devītnieks arī nāk parādīt, bet taču nāc parādi, kas tu esi, ja? Un rezultātā ar šo 11, kas vēl nāk komplektā, ja, šī potenciālā spēka pārvaldība, šī dubultā spēka pārvaldība, ka tu vienkārši, ka tu vari visu, ka tas ir slēptais 22, ja, slēptā, kas ir... Tur arī 22 aizmugurēt absolūtā brīvība, kas viņi ir, ka tu vari, ja? Bet iedziļinies, vispirms iedziļinies, neej pa virsu,
Ja, iedziļinies informācijā, tu dzirdi, nevērtē uzreiz no pirmā, tur kaut kas tāds, iedziļinies, ieklausies informācijā. Ja kaut kas nepatīk, pagaidi mirklīti, sagramo un neuztver personīgi. Ja? Kāda ir aizmugurējā tā ziņa tam visam? Viedums nāk no tā, ka mēs sadzirdam. Mēs sadzirdam informāciju un vēlamies vispār viņu sadzirdēt. Ja? Un tālāk sākam rīkoties. Tad mainās uzreiz jau rīcība. 30 enerģija atkal būs māte. Ja? Kaut kas ar māmu saistīts. Vispirms sakārtot un vispār pēc tam arī ar visām sievietēm dzīvē, vienalga, vai tu esi vīrietis vai sieviete, bet mātes līnija, tu esi atnācis palīdzēt mammai. Un 31. tētim. Tu esi atnācis palīdzēt tētim, aiznest informāciju, ar viņu nodibināt attiecības, nevis stāvēt un vienkārši es nesapratu to tēlu, viņš vienkārši kaut kāds, nezinu, nokāpa lejā un parunā viņa valodā. Vienkārši. Kā? Mēģini. Mēģini skaties, kas ir četrnieks, skaties, kā tu redzi, skaties pa tiem solīšiem, ko tu vari jaunu radīt, tanī patijos pakāpienos, tanī liftā, ko tu vari uzradīt tādu jaunu, citādāku, nevis tikai savā šitādā versijā no savas augšas ņemt un vest informāciju. Nebūs. Mīlestībā, pieņemšanā, pateicībā. Tā kā ir ko pētīt, vai ne, skatīties. Un tā tas dzīves gājums mums ir, kur skaisti katram iet un ir citādāk, ja. Jā, varbūt varētu teikt, jā, man tik smagi tas ir viss tagad uzlikts. Nē, tu esi atnācis ar tādu spēku, nevelti, un arī paskatīsies tavā matricā, tavs dzimtas kvadrāts, jā, tavs pamat kvadrāts, tur ir tas resurs, kas ir jāpaņem, un vienkārši viņu lietas lietā. Turpini izpētīt, skatīties sev vēl vairāk, esi atvērts dažādai informācijai, nevajag tikai caur matricu. Matrica būs kā pieturpunkts, bet skaties citur, kas tev interesē, izzini. Tev ir jāatrod atbilde, kāpēc tu esi šeit, tev vienkārši jādabū tā atbilde. Tev vienkārši ir jāatcerās, jo visam informatīvais lauks tev ir klātesoši nepārtraukti. Ir tev pastiprināta intuīcija ikdienā. 100 punkti ir, es tev varu teikt. Ir. Viņa noteikti tev ir. Tas, ka tu varbūt viņai nepievērs uzmanību, tas cits jautājums, bet viņa tev ir. Lūdzu, sāc viņā klausīties, sāc sirdī klausīties, lai dvēseles impulsi nāk, ja? Un tu ieraudzīsi to ceļu, un tu sapratīsi, cik tas ir unikāls vai unikāla. Un tas, kas bija bērnībā, tas, kas bija jaunības gados, vienkārši saproti. Tu biji, jā, kā iespundēts pieaugušais bērna ķermenī, kurš nevarēja izteikt, nemācēja izteikt to, ko viņš redz, ko viņš jūt, vai kā viņš redz, kā viņš gribētu, lai būtu. Tas bija liels pārbaudījums tam nokāpt lejā. Ja, tu vienkārši uzreiz piedzimi un tevi nomet lejā šeit, ja, bet tu vienkārši ar visu to bildi, kas tev tur ir, tu savu, kas tur notiek, sviests kaut kāds, ja, normāli. Vienkārši pieņem to un esi pateicīgs, ka par šo pieredzi, kas tev ir bijis, par visām tām negācijām, tām it kā nesliktiem, bet tām situācijām, kas tev atmiņā palikušas kā traumas, pieņem viņas ar pateicību un vienkārši saproti, ka tu esi šeit kaut kam jaudīgam paredzēta vai paredzēts, sāc vērt vaļā, sāc rakt, vienkārši saproti, kas tu esi. Un tikko tu saņemsi tos pirmos impulsus, tu vienkārši sevi vairs nepazīsi, kas notiek ar tevi, ka tu esi savā resursā, un ka tev ir atmiņa sāk nākt atpakaļ, un ka tu sāksi uzdrošināties un iet, un būs šis gaismas nesējs mums pārējiem, ja, kas palīdz pa šiem pakāpieniem pacelties augstāk. Un kopīgi pēc tam baudīt šo skaisto saulēktu vai saulrietu. Cik tiešām viss ir vienkārši, ja? Cik dzīvē viss ir vienkārši. Mīlestībā, pateicībā un vienkārši tādā, tā kā mīļiem, lai top, ejam, izzinam, draudzējamies, komunicējam savā starpā, kā nu mākam. Tad matrīšu čatiņā, mēs kopā viens, mēs varam tur dalīties un izteikt to, kā mēs jūtam, pieņemsim kaut no šo vibrāciju viedokļa. Ejam, padalāmies, ja? Kāds sadzirdēs, bet negaidiet, ka jums kāds atpakaļ teiks, vienkārši dalieties, lai jūs paši sevi sadzirdat, pēc tam noklausieties šīs ziņas vai ierakstus, paskatieties. Jūs sevi sadzirdēsiet, ja? Mēs kopistīgi radām šo lauku, lai ar domu pamodīsimies. Mēs visi pamodīsimies, visi mierīgi. Un palīdzēsim piecelties viens otram, pabalstot viens otru, bet vienam iet šo ceļu, tas ir Var priekš pieredzes to mēģināt, bet nebūs. Mēs esam visi saistīti. Mēs esam viens otram skolotāji, viens otram palīgi atbalstītāji. Tā kā mierā, harmonijā, mīlestībā, lai mīlestība strāvos ar katru no mums, lai mīlestība ver pa priekšu, šī mīlestības gaisma. Tā kā mīļā, lai top, un tad tiekamies jau citās sarunās.